Sanskrita vārds pratirūpa nozīmē atspulgs, attēls. Un arī šis skaņdarbs ir dažādu rezonanšu savstarpēja spoguļošanās. Tā es gribu līdzībā parādīt, ka arī Dieva klātbūtne spoguļojas ik katrā cilvēkā. Tradīcija māca, ka vērojot cilvēku acis zīlīti, var ieraudzīt to visperfektāko, Dievam vislīdzīgāko šīs personas daļu. Un tāpat arī šai skaņdarbā stīga instrumenti vēro klavieru teikto, klausās un tad to atspoguļo. Un tā klavieres kļūst par to acis zīlīti un stīgas par to vērotāju. Šo saka angļu komponists Džons Taveners par savu kontemplatīvo klavieru koncertu Pratirūpa, kuru es kopā ar Sinfonieti Rīgu un Normundu Šnē atskaņošu Universitātes lielajā aulā 11. oktobrī. Vēl šajā programmā būs arī Baha neapturamais pirmais klavieru koncerts. Un bez manis orķestris gremdēsies meditācijā par kādu mazu saliņu šīs spoguļu lauskas formā, kura viena cilvēka darba dēļ kļuva par svētu zemi.